Ko tu te mūl? Jā, jā. Daudz visu vairāk tā puši, to es vairāk no slīpēm, kas brīvāk iet iekšā. Mīkstāks lēns vairāk paņēma. Nosaukt Benī Andersonu un Bjorn Ulēs skeneri par Erasure skeneri. Vai vispār jau Āba kādreiz dziedāju šo dziesmu, vispār tā ir Ābas dziesma, teiksim tā. Un šī ir Erasure cover versija par šo tēmu. Laikrāds ir 16:42 minūtes un turpinot par laiku nogriezni, par laiku tēlu, viņi var izstiept, paplašināt vai kaut kā. Un, protams, ka dažādas emocijas dažādi ietekmē mūsu laiku uztver. Negatīvas emocijas liek mūsu smadzenēm pievērst lielāku uzmanību detaļām. Šķiet un velks parasti ilgāk, tad, kad ir kaut kāds emocijas. Un jau cilvēks sāk censties apspriest negatīvās emocijas, tad laiks sāk vilkties neiedomājami ilgi. Nu, es nezinu, kādas paralēles te varētu vilkt ar došanos pie zobārsta, gaidāmo došanos pie zobārsta, tīkami, varbūt negribās iet pie zobārsta vai vēl kaut kur, un tad jūs domājat, tas viss tā labi. Tad vienīgā doma parasti, manuprāt, ir tāda, ka viņi ir pēc dienas jau izgūst ne? Katrs veids ir sajūtas ārēkā termiņu temperatūru vai drosmi. Neredz šādā stāvoklī mainās arī pasaules uztver, tajā skaitā laika uztver. Uzskatos, ka paaugstinoties ķermeņa temperatūrai sāk turpināt, ka laiks ir attiecīgi zemāk temperatūra, palēma laika rītuma. Jausmas zinātāji. Liekam iekšā. Laikā 16:43 minūtes leģendārais Kurzemes radio un leģendārā 90. gada mūzikā. Paspiedums uzreiz. Jā, tagad jāatmeklā emocijas, vecuma, narkotikas un visu pārējo, tad laika pieredze ietekmē arī tas, kas mēs esam. Cilvēki šķiet ir ieskatīti darboties dažādos ātrumos. Daži ir kā mitītas, nenomierināmi motori, kamēr citi ir mierīgi filmā. Noskaidrojas, ka impulsīvākiem cilvēkiem laiks šķiet ikam ātrāk nekā mierīgiem cilvēkiem. Maz pētījumi veik šajā jomā, bet ir skaidrs, ka katram no mums piemīt savs individuālais temperaments un arī laika fakts.
tā kājas latāk uztaisīt. Vēl. 4 minūtes rādā. Cool! Līns tovēs. Ko taris? Āmen. Mums ar tagad ūdens. Balstīt gulēm. Es domāju, tā krusts kāja. Es domāju, mēs viņam iet ārā. Tagad es esmu lupatāvis no virsmas noslaucību. Kaut ko. Daudz varbūt daudz. Šitas apmēram tā kā metronoms izklausās. Starp citu arī ar metronomu ir veikti eksperimenti ar cilvēkiem, lai noskaidrotu laika izpratni. Kad eksperimentā cilvēkiem lika klausīties metronomu skaņu dažādos... Šito bāru kautiņā pa muguru īsti neieliks. Izrādīja ātrumu bija robežots no 40 līdz 200 sitieniem minūtē. Nu kā sūdīgā pacēla kosmais. Atcerēdākos. Ir īpaši šmigā. Re, Vadim, izdevās!